paradums uzkrāt rodas tad, ja tu to dari katru mēnesi, regulāri novirzot kaut kādu konkrētu summu, jebkurā uzkrājuma produktā. Un panalizējot krājkontus, mēs ieraudzījām diezgan traģisku situāciju, manuprāt, jo tikai 12% no klientiem veic tādu apzinātu, regulāru ikmēneša iemaksu savā krājkontā. Tad tas nozīmē, ka 90% no kredītņēmējiem šī nauda, kas ir uzkrāta, ir mazāka kā viena mēneša alga. Cerēt uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem, kad kāds, nezinu, palielinās pabalstu vai varbūt palīdzēs kādā brīdī, man liekas, tas ir diezgan utopiski. Tev jāņem ir groži savās rokās un ir jāsāk rīkoties, nevis cerēt un gaidīt kaut ko. Un, jo ātrāk mēs to sāksim, tātad, ja mēs sāksim to darīt šodien, jo ātrāk arī cilvēks to savu drošības spilvenu, savu drošības sajūtu arī radīs. Nordea ir izstrādājis jaunu, unikālu piedāvājumu vispār Latvijas tirgū. Tāds nekad nav bijis, un mēs ar to ļoti lepojamies. Tas ir mājokļa kredīts ar uzkrājumu. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja cilvēks ņem mājokļa kredītu, jebkurā bankā viņam ir jāmaksā komisijas maksa par kredītu noformēšanu. Nordea šo komisijas maksu novirzīs klienta krājkontā, kur tā naudiņa stāvēs veselu gadu. Klients pie viņas klāt netiks, bet tur ir viens nosacījums, ka klientam katru mēnesi pašam ir jāieskaita šajā kontā vismaz 30 lati. Ja mēs vērtējam iedzīvotāju noskaņojumus, tad jāsaka, ka šī situācija ir diezgan neviennozīmīga, jo no vienas puses vārdos, ja iedzīvotājiem jautā, vai viņiem ir svarīgi, lai būtu uzkrājumi, tad absolūti lielākā daļa saka, jā, viņiem tas ir svarīgi. Taču, ja iedziļinās un mazliet vairāk sāk skatīties, kā tad tas īstenojās dzīvē, šis viņu svarīgums, tad aptaujas uzrāda, ka patiesībā tie vārdi ļoti daudzos gadījumos nesaskan ar darbiem. Citiem vārdiem, iedzīvotāji dzīvo no rokas mutē, viņi necenšas uzkrāt pat tajos brīžos, kad viņiem būtu iespējas uzkrāt, kas zināmā mērā kaut ko pasaka par viņu vērtību orientācijām un attieksmēm. Ja mēs skatāmies, kas ir tie faktori, kas veicina un kavē veidot uzkrājumus, tad šķiet pirmā reālā taustāmā lieta ir vienkārši brīva naudas līdzekļu esamība. Jo tā teikt, ja rēķini ir lieli, jo jāēd mums ir visiem un komunālo maksājumu rēķini arī viņi, kādi viņi ir, tādi viņi ir un tur ietaupīt daudzos gadījumos ļoti grūti, tad no jautājums, vai pēc tā visa paliek pāri nauda un cik daudz paliek pāri nauda. Un šeit aptaujas mums liecina, ka, diemžēl, patīk mums tas vai nepatīk, šķiet, ka lielākai daļai iedzīvotāji tā sevišķi nekas pāri nepaliek. Taču tomēr ir pietiekami liela iedzīvotāja daļa, kam pāri paliek. Un tad šeit rodas jautājums, kādas ir viņu patiesās attieksmes un patiesās attiecības ar tādu lietu kā krāšanu. Un tad izrādās, ka jā, tik tiešām mums ir, tie būs, acīm redzot, kādi 11% iedzīvotāji, kuri apzinās krāšanas nozīmību un cenšas kaut ko ietaupīt nebaltai dienai. Un šķiet, ka ir vēl vairāk, lielāka daļa iedzīvotāju, kas, lai gan šķiet objektīvi to varētu darīt, viņi to vienkārši nedara. Jo viena vai otra iemesla dēļ viņiem šīs dienas tēriņi šķiet vilinošāki nekā iespējas uzkrāt nebaltai dienai. Sabiedrība par šādiem jautājumiem, kā tad nodrošināt to stabilitāti, nedomā vai atliek savas domas par jaunu mājokļu iegādi, naudiņa savu mājokļu pirmai iemaksai. Manuprāt, tam par iemeslu noteikti ir tā rūgtā pieredze saistībām un nav bijis tas drošības spilvens, kuru tad palikt apakšā un kuru tad izmantot. Pārsteigums, ka pirmais ir cena cilvēku gadījumā. Protams, trešais, ja tomēr ir kaut kādas problēmas, tad iespēja atlikt kredītu maksājumus. 17% izmanto šo produktu, kas, manuprāt, ir ļoti arī domā, ka tie ir divi. Un tas pirmais ir tas, vai vispār pēc tam, kad ir veikti visi obligātie maksājumi, paliek pāri naudu un cik daudz viņi paliek pāri. Līdz ar to, ja viss tas ir nomaksāts un nekas pāri nepaliek, tad patiesībā diezgan grūti prasīt no cilvēka tā teikt. Un patiesībā abi šie te faktori, tas līdzekļu apjoms, kas paliek pāri pēc obligātiem tēriņiem un noskaņojumi, tomēr ir mazliet ka šo te iedzīvotāju īpatsvars samazinās. Tiesa gan banka depozīti nav vienīgais uzkrājuma veids, vai var jau krāt arī zeķē, vai ne? Mājā.